Pirmdienas diena, 1:00. Tagad mēs atrodamies bāzē Rīgas tiltī, kur es strādāju. Un šodien mēs brauksim ar lielu dīvainu mašīnu. Šāda te. Sniegšķūrs, jā. Nu, lūk. Brauksim mēs kaisīt ielas, jo tagad temperatūra plus, lietus līst un ceļi aplado, precīzāk tilti. Un tad mēs ar šitā te brīnumu kaisīsim ielas. Tāks, nu labi, mēs tagad smagajā. Kas tad mums te ir smagajā? Mums smagajā ir šitāds aparāts, tā ir lāpsta priekšējā, un tā. Iegriežas pa labi, pa kreisi, augšā, lejā. Bet, nu, mēs viņu neizmantosim, tāpēc, ka nevajag šķūrēt tagad. Tā mums ir šitāds struns. Šitas te ir kaisīšanas iekārtas dators. Jā, šitā poga atbild cik daudz gramus. Jā, rek ir uz kvadrātmetru. Grami uz kvadrātmetru. Šitas te ir kaisīšanas rādījus. Nu, te ieslēgt, izslēgt, un te rāda, cik kas katru ir, jā. Un tas ir mapos. Nu, tas ir domāts Rīgas domē. Tad vēl ir video reģistrātors. Gadās tādu brīnumu, kad pielien lāpstai priekšā, tad ir avārija, un viņi domā, bret, tu nav distances, jā, bet, nu, nesanāks. Kā lai saka, sūkā pimpikā lācis ķepu. Mēs esam smagi, mums ir jābremzē, bremzēšanas ceļš, jā, un ja kāds piebrauc priekšā lāpstai, nu, tad lāpstai nekas, bet, nu, tas čakars, jā, un to, kad jāgaida tā policija, un kam tas vajadzīgs? Tā kā nevajag līst priekšā lāpstei. Nu, un tūlītās mēs gaidām, piebrauksim pie rampas un krāmēsim X vielu iekšā. Заднюю не могу врубить. Ну, проедь чуть вперед и попробуй заднюю. О, заработало. L4 izbrauc no bāzes. Ieslēdzam video reģistrātoru. Čiks. Ieslēdzam iekārtu. Ieslēdzam miģinamos aizmugurē. Tā, lai cilvēki zinātu. Jā, tur distanci. Un pagaidām braucam uz mūsu maršrutu. Mūsu maršruts ir L4, Dienvidu tilts. Lūk, kaisīsim Dienvidu tiltu. Kā es nonācu? Pieturvietās darba maz. Jā, un domāju tā, lai nesēdēt mājās vai vēl kaut ko. Nu, piedāvājos, vai nevajag šoferi uz kaisīšanas iekārtas. Viss piekrīt, un tā es arī šeit nonācu. Traktorīts vēl nav gatavs, tā kā sniegu tīrīsim sabiedrības labā. Norādes, cik daudz jākaisa, jā, un vai kāds maršruts, ja mainās vēl kaut ko, visu dod dispečers.
no rītiem kaisa vienmēr, jo vējš apūš tiltus pirmos, ja, un tilti pirmie aplado. Nu, jūs to neredzat, jo lielāko daļu jūs braucat jau 8, ja, pēc 8 dos, jo mēs tā jau esam nokaisījuši. Nu, lūk, par cenām un visām naudām pa visu pārējo es nekā nezinu, ja. Man pasaka, es braucu un tur kaisu un viss, ja. Ar lāpstu vai bez lāpstu. Nu, ar lāpstu, kad tu vāc tikai tad, kad sniegs ir, ja. Tur tagad sniega nav, un tāpēc mēs ar lāpstu arī neko nedarīsim. Nu, kā pārāk sarežģīti nav, vienīgais tas, ka plēns tās mazais ir platāks, ja, jo tā lāpsta ir ārpus gabarītiem. Un ir tādas šaurākas vietas, ja, kur, nu, kā ir, tā ir. Cilvēki plēns cenšas palīst garām tev vai vēl kaut ko, ja, vai, nu, priekšā iespraukties, jo apčik man tur plēns tāds sajūt, ka te kaut kāda pašnāvnieku līga Latvijā ir, ja, kur cenšas, ielīst vienmēr pirms lāpstas. Es nevaru saprast, kas pa prikolu tādi ir. Tur brauc brēns, un pēdējā laikā, ja, godīgi sakot, izcēlās BMW īpašnieki, ja, tur viens brauc uz uzbrauktūs, ja, driftē brēns, tur pa priekšu tev, tā, nu, tu saproti, ka es nevaru apstāties, kā tev gribētos, ja, tur, un ja kas notiks, es ar to šķūri tev arī nomaukšu nost, ja es braucu vēl tīru sniegu, ja, tad man vajag švunku, ja, es nevaru tā, ka tur knapi, ja, kā tur iet. Tas jāpaziņo, kad sāksim kaisīšanas procesu. L4 sāk kaisīšanu. Un ieslēdzam un kaisam. Uzbrauktūs, nobrauktūs vienmēr kaisa pirmās, tāpēc, ka tas ir tomēr uzbrauktūs nokrautuves, lai nebūtu starpgadījumu. Dienvidu tiltu, ja, kur es kaisu. Katru joslu, ja es izbraucu cauri, šis process aizņem 2 stundas. Maršruts man ir viens no garākajiem maršrutiem, 2 stundas. Un principā savas maisījums, tas arī beidzās jau pēc tam 2 stundām. Ja tā ir kreptīgāk jākais, teiksim, ja kā sniegputnes laikā, ja, kurā es tur kaisīju, ja. Bļāmies, nu tad bija tā kā bija, ja, un beidzās savs maisījums, ja, tur brauc uz bāzi, tad atkal uzber virsū, ja, un brauc atkal, ja, jo tās cilvēku mašīnas jau sabraukā uztais to žļurgu, tad nevienam nepatīk, kad kāda vēl un pēc es braucu pa žļurgu, tad Mārtiņš brauc atkal, un novāc žļurgu, vai vēl kaut kas, nu, kas tur sniegs, jaunais izkrīt, vai vēl kaut kas. Un runājot par BMW īpašniekiem. Tad bļēns lien pa vidu, ja, ot viņš korķie stāv, teiksim, ja, tur, nu, un viņš to māliņas ielien iekšā, bļēns, tas ir kaus priekšā, tā ir lāps, un viņi tak ir no dzelzs, bļēns, un man ir video reģistrātors, man tak ir jānobremzē un jāapstājās, ja, es saprotu, ka tu da lampečki, ja, domā, ka tūlītās, ot es tur, ja, tur tev distants neievēroja, ja, bet bļēns ir tāda lieta kā bremzēšanas ceļš, ja, un ja es esmu smags, es tak nevaru apstāties, nu. Slīd arī. Pieturvietas tīra, savāc atkritumus no pieturvietām. Ja, un vispārējo viss arī dara no rīta. Vienkārši tā pieturvieta tā daudz. Es noprotu, ka diezgan traki, teiksim. Mums arī firmā pa nakti izvadā, teiksim, ir tā sāls kastes, ja, tad viņi tā sāli izvadā pa tām kastēm. Vai no rīta sētnieku vai kas tur, nu, ņemt. Iet kaisīšana, viņiem būtu jau. Mēs varam braukt lēnāk. Mēs varam braukt, nu mums ir jābrauc lēnāk, mēs nevaram kaisīt, jā, savādāk tas sāls brēns tur lidos visur, jā, tur, nu, lūk, mainīt joslas, jā, nu, veģi esam saprotuši, jā, tad mēs jau cenšamies daļ jums, jā, un lielākā daļa es tagad klausījos statistiku, uz krasta ielas pārbaudīja 200 cik tur tās mašīnas, jā. Bļēmēs, nu, 4 kaut kādām bija pateicis, kad jāsako līdz riepu stāvoklim. 11 bija uzsākts administratīvais kaut kāds, man šķiet 11 laikam bija, es nemalošu, tagad es neatceros. Ka nav riepas, tāpēc viņi bļēmēs pa ziemu valē ar vasarēnēm, jā. Un cik tur bija, tur atņēma tās numurzīmes vai tehnisko apskatu,
Es arī neatceros. Par to, kad riepas ir sūdīgā stāvoklī, ja? Nu, ķipa, es nezinu, kā tas, может, пролетит vai kā tas saucās, es nezinu, ja? Nu, bet, bļājas, nu, tā ir trausmīga statistika, ja no 200 mašīnām, ja, nu, pār pa 10, ja, nu, tie ir, bļājas, 10%. Tie, laikam, ir tie, kas ar vasarēnēm brauc, laikam tie, kas sūdzās, ja, ka mums ir sūdīgākie ceļi, nu, tur, nu, nevaram tā mēs, nu, braukt ar vasarēnēm ziemas laikā. Bļājas, nu, bieži vien nav, bet mums dažkārt ir ziema, jā. Tad, kad ir ziema, tad ir sniegs un sals. Tagad atkal kaut kāds siltuma vilnis, nu, tad pēc mēs te, bļājas, esam atkal peļcēs, jā, te. Nu, lūk, kaut ko tā. Mēs kaisītāji esam tiem, kas cenšas. Volti stāv uz krustojumu. Es tu nos pat 4 no rīta, ja viņi tad bišķi smadzenes kādam. Nevar pabraukt, jāpakstās telefonā ir, tu nost. Es vispār šokā. Lūk, labi, es jau dažkārt arī viņus sūtu. Jā, gribās jau kaut kādu hamburgeru, jā, vai vēl kaut ko, jā, tur uztaisīt vēdar svētkus, pasūtīt uz mājām kaut kādu picu, jā, tāds. Nu, tagad uzbrauktu no Maskavas ielas uz Bauskas pusi, jā, un te bija vienreiz mašīnīte šķērsām. Sagriezusies, jā, nabaga mašīnīte. Meitene bija šokā. Nu, lūk.